Skatoties uz to laikmetu, kādā mēs dzīvojām, tām riskiem un izvēlēm, kas mums stāv priekšā, protams, ka Krievija mēģinās iegūt kaut kādu ietekmi caur aizmugurējām durvīm. Gribēju iepazīstināt ar šodienas viesi, bet izrādās, ka es esmu viesis šodien un jāiepazīstina drīzāk ar namatēvu. Viņa vārds Latvijas auditorijām daudz komentārus neprasa. Ilgadējs aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, kopš 2015. gada NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors, kā arī pēdējās 800 vairāk dienas, kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, arī regulārs starptautisko notikumu komentētājs, lietpratējs Jānis Sārts. Sveiks! Sveiks, Jāni! Fokusā šodien mums būs podkāstā 3 tēmas. Turpinot jau iepriekš iesākto, pirmām kārtām pieskarsimies Eiropas parlamenta vēlēšanām, gan par motivāciju, kāpēc ir svarīgi piedalīties, gan arī par potenciālajiem dziļviltojumiem, botiem, citām informācijas manipulācijām, kas mums jāņem vērā, kam mums jāgatavojas, gan kā valstī, gan sabiedrībai. Tādu par Krievijas karu Ukrainā, kas ir aktuāls informatīvā telpā, un visbeidzot pieskarsimies Latvijas informatīvās telpas tādam check-upam, proti arī spekulācijām, kas aizdītajos mēnešos ir bijušas diezgan daudz, gan vietējā, gan starptautiskā telpā par to, vai Latvija vai Baltija tiešām ir nākamā, kā saka, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Nu ko, sāksim? Sākam. Tā, Eiropas parlamenta vēlēšanas. Vai tu ies uz vēlēšanām? Jā, protams. Kāpēc? Es 18 gadus savu jaunību dzīvoju Padomju Savienībā. Viens no pirmajām bērnības atmiņām, es atceros, gaidīju kaut kādu ļoti interesantu filmu, un Brežņevs runāja savu garo runu, un droši vien kaut kādā komunistu partijas kongresā. Un, tā ir dzīve, kurā tu dzīvo, kurā tev nav nekādas izvēles un nekādas ietekmes par to trajektoriju. Un tāpēc es, protams, novērtēju to, ka mums ir šīs izvēles un mums ir šīs iespējas. Un, savā ziņā tas ir kā atdot kaut kādu ļoti nopietnu savu izvēli kāda cita rokās. Jā, un tādā ziņā man nav jautājumu. Es nevarētu teikt, ka man būs viegli izvēlēties, bet tas, ka es iešu, tas man ir skaidrs un aicinātu visus iet to darīt, jo jau tā kā nedaudz lecot uz priekšu, ir skaidrs, ka Krievija mēģinās vismaz tādās vietās kā Latvija samazināt to cilvēku vēlmi iet vēlēt, lai tie, kas ir tad ļoti enerģizēti, tipiski tādi ekstrēmi vai prokrieviski, tad varētu proporcionāli vairāk balsis dabūt šajās te vēlēšanās. Tu teiksi, tā motivācija īstenībā ir saistīta arī to, lai neļautu kādiem prokremliskiem spēkiem tikt iekšā. Protams, pamata motivācija, tas ir ne tikai mans tiesības, bet arī mans pienākums parādīt savu izvēli un iedot. Bet mana iekšējā, protams, skatoties uz to laikmetu, kādā mēs dzīvojām, tām riskiem un izvēlēm, kas mums stāv priekšā, protams, ka Krievija mēģinās iegūt kaut kādu ietekmi caur aizmugurējām durvīm, un es gribu darīt visu, lai viņi šo ietekmi Eiropā neiegūtu, un lai arī mazs, bet tā būtu man ar tavu aiziet un novēlēt par tādiem, kuri es būtu drošs, ka to tā teikt, neveicinās. Kas, tavuprāt, ir lielākais risks vēlēšanām šogad, tieši vērtējot tos izaicinājumus, kurus tu redzi ikdienu analizē tieši informatīvā telpā? Ja mēs vēlēšanas jau atšķirās, un šogad ir lielākais vēlēšanu gads cilvēces vēsturē, un Eiropas parlamenta vēlēšanas varbūt nav tās, kurās mēs redzēsim pašu krāšņāko paleti, jo savā ziņā no tāda ietekmētāja perspektīvas tas ir diezgan sarežģīts pasākums, jo vienlaicīgi tik daudzās valstīs, tik daudz dažādas auditorijas un pietiekami fragmentētas. Līdz ar to es redzu, ka būs mēģinājumi, teiksim tā, mēķēt pa tiem redzamajiem līderiem, kas tā kā personificē ar savu personību kaut kādus politiskus strāvojumus. Un tur būs viss, kas ir parasti izmantots, un, protams, arī šie tie jaunie tehnoloģiskie elementi, kā dziļviltojumi un tā tālāk.
Otrs noteikti mēķēs par tām valstīm, kurās ir lielākais balsu skaits, līdz ar to proporcionāli lielāka, tā teikt, jēga. Un trešais izmantos tās vietas, kur viegli darboties, ja? Kur tātad pretestība, jeb tā cena šai te operācijai ir zemāka, kur jau tādi gatavi līdzskrējēji, līdzdarbotāji, tā ir trešā vieta, kurā droši vien tas notiks, un tāpēc es ceru, ka varbūt Latvijā mums tik daudz tā nebūs, jo, manuprāt, mēs esam to darbības cenu šeit Krievijai uzdzinuši uz augšu, un viņiem noteikti, viņi, protams, darbojās, bet viņiem tas ir dārgāk un sarežģītāk, un arī tā balva nav tik liela, jā, tāpēc es domāju, mēs redzēsim vairāk citur, bet ja mēs skatāmies par vēlēšanām kā tādām, protams, novembra vēlēšanas ASV būs tās izšķirošās, vismaz tādā ilgtermiņa trajektorijā, arī tā skaitā mums, un tāpēc es paredzu, ka tur droši vien mēs redzēsim visvairāk un visdažādākos stāstus un scenārijus. Vai šķiet, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas varētu būt tāds izmēģinājums, tāda laboratorija, ko varētu... Tas ir ticami, tas nav tā kā 100%, bet ticami, ka tur varētu paskatīties, kas strādā, kā strādā. Protams, no otras puses, tu no šeit negribi nonākt tādā situācijā, ka Krievija negrib nonākt tādā situācijā, kā viņi bija, ka viņi diezgan veiksmīgi manipulēja 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanas un mēģināja kaut ko līdzīgu darīt Francijas prezidenta vēlēšanās 17. gadā, bet tur jau Francija bija apskatījusies un sagatavojusies, un Makrona štābam jau bija sagatavs. Ja? Līdz ar to varbūt kaut kādas tos tādas varbūt treknākos, jeb sulīgākās lietas viņi droši vien varbūt vismaz tādā lielā apjomā Eiropā varētu pataupīt un neparādīt un pagaidīt līdz novembrim. Es to sekoju platformā bijušajā Twitter, tagad X, 25. aprīlī tu rakstīji, ka šīs šaubas par vēlēšanu sistēmas godīgumu ir ārkārtīgi satraucošs un bīstams, un ka svarīgi ir ātri viest maksimālu skaidrību par situāciju. Kā tu vērtē vispār to situāciju, kas mums bija pirms pāris nedēļām, kad atsevišķi indivīdi principā apšaubīja vispār mūsu vēlēšanu sistēmu, tādu leģitimitāti, ka tur var tā veikt kaut kādas manipulācijas, un kā mēs tikām kā valsts galā ar to, un vai tikām? Tātad, kāpēc es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski? Tas ir, tā teikt, pamatakmens, uz kuru mūsu šī demokrātiskā sistēmā strādā, ka mēs ejam uz vēlēšanām, mēs vēlam, un beigās nevienam līdz galam tas rezultāts nepatīk, jo tas, ko tu esi vēlējis, ir īpaši Latvijā, nekad nav tāda pilnīga vairākums, un tad tev kaut kāda spēka, kas tev nepatīk, tur tiek ievēlēti. Bet mēs to akceptējam, jo tas ir mūsu kā sabiedrības tas rezultāts, un tāpēc mums visiem jāstrādā ar to. Un mirklī, ja mēs pasakām, hei, bet tas varbūt nav, kaut vai tā šauba iezogās, varbūt tas ir nomanipulēts, varbūt kaut kas tur slepeni izdarīts, tad tas pamats tai sistēmai sāk šķobīties un ļodzīties, un kā jebkura māja bez kārtīgiem pamatiem, viņi ļoti nedroši māja. Un mēs šo ceļu esam tagad novērojuši ASV, kur ļoti tagad izplatīti ir stāsti par to, ka tās vēlēšanas nav godīgas un tā tālāk. Mēs redzam to kopējo atmosfēru ārkārtīgi sabojājoties. Ja? Un mēs redzam arī, ka tieši šis ir tas, ko Krievija mēdz izmantot. Ja? Līdz ar to, protams, tas ir ārkārtīgi būtisks aspekts un ārkārtīgi svarīgs aspekts. Ko es varu teikt par šādiem izteikumiem? Viņi ir ārkārtīgi nopietni. Ja tas tā ir, tad ir jābūt milzīgām sekām, kaut vai par mēģinājumiem. Un ja tas tā nav un cilvēks to ir apgalvojis, atkal ir jābūt sekām. Ja? Es šobrīd vērtēju, ka tāds mega liels vēlēšanu uzticamībai tas... teiksim tā, skāde nav nodarīta, bet
Nu, tā kā mēs būtu jau prom no āķa, es arī vēl nevarētu teikt, jo es neesmu redzējis to atrisinājumu. Nu, tad ir tā vai tā, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un protams, šeit arī, ja runa par politisko cīņu, kas padara varbūt tādam ikdienas vērotājam to lietu vēl neskaidrāku. Līdz ar to šis ir tiešām ārkārtīgi būtiski joma, kur autoritīva, skaidra atbilde ir ļoti būtiska. Es varu no savas puses nokomentēt, ka man šķiet, ka tas ir savā ziņā labi, ka tas bija ne tik tuvu vēlēšanām. Tas bija tāds iespēja mums arī sagrupēties kā valsts institūcijām. Pastīties, manuprāt, sekoja pirmkārt ļoti ātra atbilde gan no Centrālās vēlēšana komisijas, gan no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, no drošības dienestiem par to, ka tur īstenībā nekas tāds nav bijis, neviens neko nav ziņojis, mutiski, rakstiski, nekā citādāk, un arī to, ka mums tā sistēma ir gana sarežģīta, mums nav nekāda elektroniskā vēlēšana sistēma. Šeit, jā, tas ir īstenībā ļoti būtiski, un šajā ziņā es esmu dzirdējis daudz ik pa brītiem, manuprāt, pēc katrām vēlēšanām mēģinājums teikt, iesim un atkārtosim to, ko Igauni ir izdarījuši, un ieviesīsim tādu pašu sistēmu. Es vienmēr esmu bijis skeptisks, jo pirmkārt, protams, tur ir vienmēr kaut kādi riski iekšā, bet otrs tiešām ir šis uzticības risks, un šajā laikā šo ieviest ir ārkārtīgi bīstam. Bet, kas ir svarīgi, manuprāt, jau kā aspekts, un es zinu, ka Skandināvija tam īpaši ir pievērsusies, gatavojoties savām vēlēšanām vienmēr, viņi ļoti ieguldās tajā, ka skaidro, kā notiek vēlēšanu procesu un balsu skaitīšana. Tā, lai cilvēks tiešām pats justos tā zinošs, un tad teikt, protams, kur tad tu tur kaut ko var nomanipulēt, kā tad tur tas notiksies, un tā tālāk. Un tādā ziņā, tas fakts, cik es orientējos Latvijas vēlēšanu sistēmā, tas principā šādā veidā, kā tur tika aprakstīts, nav iespējams, bet tas ir, protams, satraucošs signāls kā tāds vispār. Es to pilnīgi piekrītu, un man prieks, ka, kā saka, visas iesaistītās puses tādu ļoti lielu nopietnību par to ir izturējušās. Un man šķiet, ka īstenībā tas latmus tests būs tas, vai cik cilvēki aizies uz vēlēšanām. Un mums pēdējās aptaujas, kas ir no marta, rāda, ka 64% aptaujās būtu, kas būtu, protams, ļoti liels rekords Eiropas parlamentam, bet no tiem 29 puses saka, tiešām aizies. Īstenībā, ja tie tiešām aiziet, tas jau būtu labi, un es domāju, ir potenciāls īstenībā to antirekordu, kas mums ir bijis tāda lejupējoša sliedu uz leju Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā pāraut īstenībā šogad. Ziniet, man šajā ziņā ļoti patīk tā pēdējais tas zemesardzes, tā teikt, vadmotīvs. Saukli to es negribētu saukt, bet tāda pieeja. Mana Latvija, mana atbildība. Tu nevari dzīvot šeit, sagaidīt kaut kādas lietas un vienlaicīgi tajā mirklī, kad no tevis ir atkarīgs tas virziens, kurā ne tikai Latvija, bet kaut kādā mērā Eiropa ies, lai cik tev sarežģīti varbūt izvēlēties starp dažādiem spēlētājiem, tas ir tas mirklis, kad tas ir jādara. Un šobrīd ir tieši tā situācija, ka tam tiešām ir liels svars. Pievēršamies botiem. Daudz par dziļviltojumiem ir pēdējā laikā runāts par botiem nedaudz mazāk. Vēl viens no tava Twitter X ieraksta, kur tu rakstīji pēc marta sākumā, tas bija jau nedaudz agrāk, par botiem. Mēs saskārāmies ar tādu diezgan lielu botu aktivitāti, pēc tam, kā atsevišķi hokeisti izdomāja, ka šajos dīvainajos apstākļos kaut kā vajadzētu uzspēlēt Krievijā. Un tad tika izplatīts vēstījums tāds ļoti koordinātā veidā, nejauksim sportu ar politiku. Ko tu par šito domā? Vai tas ir kaut kāds mēģinājums, vai mēs varam sagaidīt kaut ko lielu vēl uz vēlēšanām un vispār nākotnē botiem? Tas bija, teiksim tā, ļoti prasti, ļoti vienkārši un tāpēc savā ziņā labi, ka tas bija veids, kā mēs varam pateikt sabiedrībai arī Latvijā un latviešu valodā var mēģināt šādas lietas, jo viņas bija ļoti acīm redzamas, ļoti vienkārši pamanāms, un līdz ar to es varētu teikt lētas. Ja mēs skatāmies kopsumā uz informācijas telpu, ir daudz sarežģītāks, attīstītāks un efektīvāki veidi, kā robotu sistēmas izmanto,
Un tā ir veselā, teiksim, tirgus niša, kura tiek izmantota dažādiem nolūkiem, sākot no komerc nolūkiem, mārketinga kampaņās tas tiek izmantots, lai veicinātu produktu atpazīstamību, jeb piemānītu algoritmus. Diemžēl jāsaka arī tā saucamie influenceri, jeb cilvēki, kas ir atpazīstami digitālā vidē, arī mēdz grēkot ar savu, tā teikt, gan satura, gan sekotāju, tā teikt, pirkšanu, kas ir tādi klasiski veidi, bet bieži vien tie tiek izmantoti tīpaši Krievijas sakarā tādā politiskā un, teiksim, ietekmēšanas kampaņā. Un ir dažādi, ir ļoti vienkārši boti, tas bija tie, ko mēs redzējām, bet ir tādi, kur tiešām tu paskaties, un, piemēram, mūsu sistēma seko šādām robotizētām, neautentiskajiem tīklojumiem līdzi, un nevar tiešām pateikt, tas ir cilvēks vai robots, un tikai jau tiešām pēc mākslīgā intelekta parametriem to var saprast. Un, protams, nākotnē tas kļūs vēl sarežģītāk, jo mēs zinām šos te mākslīgā intelekta jaunos valodas modeļus, ChatGPT un citus. Un, mēs redzam, ka sāk lēnām šo te spēju integrēt robotizētajās, tajos tīklojumos, un tad, principā, tas nozīmē, ka tas robots prot ne tikai radīt unikālu saturu, bet arī pēc būtības uzturēt varēs sarunu ilgākā laika periodā ar vienu mērķi, tad panākt vai tās ziņas, vai tās ietekmes panākšanu uz to auditoriju. Līdz ar to, protams, tālāk tas būs vēl attīstītāk, attīstoties mākslīgajam intelektam. Līdz ar to arvien mazāk un mazāk tajā augsta līmeņa operācijās tu vari atšķirt, kurš ir robots, kurš ne, un tāpēc Latvijā bija labi, ka bija tāds ļoti vienkārši lēts, bet arī tāpēc uzskatāms un cilvēkiem saprotams gadījums, ka šādi notiek tā manipulācija. Mm-hmm. Atgriežamies pie dzīvviltojumiem, vēlēšanas. Kā tev šķiet, viss, ko tu esi redzējis, sākot no populārā zināmā visiem Slovākijas gadījumiem, pagājušajā gadā ir arī citviet pasaulē. Cik nopietni mums tam ir jātiecas nākamās 4 nedēļas? Dzīvviltojums būs, es domāju, tā kā daļa no jebkura jaunu vēlēšanu cikla. Dziļviltojumi tiks izmantot visdažādākos veidos, kā arī rada praksi, un piemēram, ne visi viņi ir tādi ar ļaunu nolūku, bieži vien tas ir humors, bieži tas ir pašu savas kampaņas veicināšanai un tā tālāk. Bet, jā, mēs redzam arī konsekventi katrās vēlēšanās kaut kas ir tāds, kas ir ar ļaunprātīgu nolūku ietekmēt šos te skatītājs. Šobrīd jaudīgākais īstenībā pat nav tik daudz video, cik balss dziļviltojums, jo savā ziņā mēs varam teikt, mums katram galvā nav tā faila, ja mēs dzirdam balsi, kuru mēs pazīstam, mēs neiedomājamies, ka tas nav tas cilvēks. Un, protams, šī spēja imitēt ir kļūst tik laba, ka tiešām nevar atpazīt, vai tas ir tas cilvēks, kuru balsi mēs pazīstam, vai tas ir robots, kas runā. Un es domāju, mēs redzēsim šos gadījumus. Jautājums, vai viņi uzreiz plūdīs tādā plašā apjomā, jeb, kā mēs redzam, aizies tādās vairāk nišas grupās, tur slēgtos grupās un tā tālāk. Bet tas, ka mēs viņus redzēsim, jeb, varbūt Latvijā ne tik ļoti, bet, kaut kādās citās valstīs viņi būs, es domāju, diezgan droši un skaidri. Problēma ir tā, ka tā tehnoloģija, lai pateiktu, ir vai nav, ir tālu no pilnīgas. Sauksim to tā diplomātiski. Un līdz ar to tas ir varbūt tāds vēl papildus sarežģījošs faktors. Un kā mēs redzējām arī Slovākijas, bet arī citos gadījumos arī to platformu rīcība un reakcija nevienmēr ļoti ātra. Un kā mēs zinām, kaut kādā mirklī tam ātrumam ir ļoti liels svars šajā situācijā. Ejam tagad no Eiropas parlamenta vēlēšanām uz Krievijas karu Ukrainā. Nesen apritēja jau 800. diena, kopš pilna apmēra iebrukuma. Tu esi jau būtībā no gan pirms vēl tā iebrukuma, gan pēdējās 800 plus dienas ļoti aktīvi daudz komentējis, gan sociālās mēdījos, tradicionālās mēdījos.
ļoti daudz akcentējas to, ka informatīvais karš ir daļa no tā. Informatīvais karš tāpat kā kinētiskais vispārējie domēni tiek karot. Bet kā ir šobrīd? Tad, kad mēs esam jau 3. kara gadā, kas ir tas, kas ir, vai tas joprojām spēlē tik būtisku lomu, vai tomēr tanki, lidmašīnas, artilērija vispārējais spēlē lielāku? Kamēr tankus, lidmašīnas un teiksim, automātus vadīs cilvēki, tam būs ļoti svarīga liela loma. Jo griba ir ārkārtīgi būtisks faktors, un tas principā uzvar vai zaudē karus. Tas ir iemesls, kāpēc Kijeva nekrita. Līdz ar to tas joprojām ir ārkārtīgi būtisks faktors. Šobrīd es redzu jau kādu laiku, tas nav tikai tagad jauns faktors, ka Krievija maksimāli mērķē pa rietumu gatavību atbalstīt Ukrainu, un kā mēs redzam, veiksmīgi diezgan, jo šobrīd tagad tā atbalsta pakete ir nolēmta, bet tas vien, cik ilgi tas pagāja, ir prasījis upurus. Kā arī mēs redzam, pašā Ukrainā arvien grūtāk un grūtāk ir mobilizēt cilvēkus. Tur, protams, ir 2 faktori. Tas fakts, kas un kādā veidā notiek frontē, jo tas tiešām prasa milzīgs cilvēku upurs. Un otrs, protams, arī tas Krievijas apakšā esošais, bet tu taču negribi, tu taču labāk pamuksi un tā tālāk. Līdz ar to, ja mēs 1. gadā varētu teikt, ka Ukraiņi diezgan viennozīmīgi uzvarēja šo te informatīvā kara daļu, tad 2. gadā Krievija pārgrupējās un jau no 2. gada beigām 3. gads šobrīd, viņi jau atkal uzbruk. Bet kā tev šķiet, vai tas ir saistīts, tāpēc, ka tiešām Krievi ir labāk informatīvajā karā vai tādēļ, ka varbūt tā pretuzbrukums, counterofensīva nebija tik liela kā tās ekspektācijas no daudziem? Tas ir atkal tāds informatīvais karš jau nav atrauts no tā, kas notiek reālā dzīvē. Spēcīgākais, teiksim, ziņas devējs ir tas, ko tu redzi, kas notiek, un tavs pieredzes ar to, un tikai tad nāk tas informatīvais fons, un tāpēc no NATO perspektīvas strateģiskā komunikācija ir tā skaitā arī tas, ko tu dari, vai pat pamatā, ko tu dari, un tikai sekundāri tas, ko tu pēc tam pasaki. Un līdz ar to, protams, tas, ka tā ofensīva neaizgāja tik labi, kā bija cerēts, savā ziņā, protams, bet Ukraiņi mēģināja to, kas nav izdarīts, realizēt, teiksim, šādu veidu uzbrukumu bez gaisa pārākuma. Un tad mēs nonācām tādā 20. gadsimta kara scenārijā, kas prasa milzīgas upurus, un joprojām, kā mēs redzam, šis ir ārkārtīgi intensīvs daudz upuru prasošs karš. Tam noteikti bija ietekme, bet es negribētu teikt, ka tā ir vienīgā ietekme. Un šajā ziņā tā informācijas fronte neiet tikai kaut kur Ukrainā, viņi iet arī caur šejienu, caur Latviju, viņi iet caur Ameriku, caur Vāciju, caur mūsu visu informatīvajām telpām. Tu esi daudz arī prognozējis kara gaitu potenciālu. Es nezinu, vai tu joprojām to dari, bet es tevi izaicināšu, varbūt vēl pēdējo reizi vai priekšpēdējo. Kur tu redzi, kur mēs esam kara darbībā uz šī gada 31. decembri, šī gada beigās? Kas tavuprāt būs noticies fronte, uz kuru pusi? Kā tu redzi? Ar prognozēm, kā mēs redzam, visiem ir bijušas kaut kādas, kas ir bijušas precīzas un vesela virkni tādi, kas ir izgāzušās. Un es domāju, katram jau tagad, kurš pietiekami komentējis, ir daudz šo te stāstu. Skaidrs ir, mēs varam tā kā ārpus prognozēm, ko mēs varam runāt, kas ir mērķi abām pusēm šobrīd. Pirmais mērķis – Krievija noteikti jūt asiņu smaržu. Ir tagad, protams, vīlusies, ka tomēr tie 60 miljardi tika nolēmti, bet viņi saprot, ka šis ir tagad tas iespēja loks. Vienlaicīgi arī saprotot, ka to cilvēku Ukrainai frontē nepietiek. Un viņi mēģinās maksimāli izmantot šo te, un tad, kad tas būs sasniegts, jautājums, kas būs sasniegts, tad mēģinās kaut kā piefiksēt
to, kas ir iegūts, protams, nevis ar mērķi atrisināt problēmu un atgriezties normalitātē. Es šaubos, vai tas viņiem vairs ir iespējams, bet lai kaut kādā izdevīgākā mirklī atvērtu pa jaunu šo te. Un vienlaicīgi tas nozīmē arī šo te spriedzes un teiksim, tā informācijas un cita kara intensificēšanos pie mums šeit rietumos, Latvijā un citur. Ukraiņiem šobrīd, protams, pamata lieta ir noturēties un cerami panākt līdzīgu efektu, kā pagājušā vasarā panāca Krievi, ka ir liels ambīcijas un cerības, ka tikai būs, tikai izrausies un no tā viss sanāk čiks. Tad, protams, mēs atkal pagriežam to. Tas Krieva ekspektācijas aplaust. Jā, tieši tā. Un līdz ar to tas ir faktors, ar ko mums jācer, kas Ukraiņiem veiksies. Protams, vienmēr Krievijā ir iespējami arī tā saucamie melnā gulbja notikumi, un tie režīmi nekad autoritārie nav tik stabili, kā viņi šķietami ir. Bet, protams, likt uz to cerību kā pamats scenārijs. Es vienkārši viņu šeit pieminu, jo viņš joprojām ir iespējams. Bet mums jāsaprot, ka vairāk kā 2 gadu laikā Kremlis ir parādījis, ka viņi spēja izmanevrēt šos situācijas, kaut gan es gribētu teikt, pagājušā gada Jāņos viņiem paveicās. Mēs regulāri veicam arī Latvijas iedzīvotāju aptājas par karu, mēram, protams, arī šo atbalstu, ticību Ukrainas uzvarai. Konkrēti, un pēdējie dati, kas mums ir martā šogad, kur 64% Latvijas iedzīvotāji vēlās Ukrainas uzvaru, 2/3, un nepilna pusi 48%, ka Ukraina reāli var uzvarēt šajā karā. Kā to šķiet, var uzvarēt? Protams, ka var. Protams, Kas nesaprotu, kas tas par jautājumu? Tad tu esi tikai 48%. Nē, protams, ka var. Un šajā ziņā karš ir karš, jā. Karš nav prognozējama tāda attīstības virkne, kur vienkārši tu saliec, Excelī un tev sanāk tas rezultāts. Ukraina ir spējusi šī kara laikā vairāk kārt pilnībā sagraut šīs te Excel, tā teikt, aprēķinus, kas tagad ar Ukrainu notiks. Un es tāpēc ceru un zinu, ka viņiem ir iespēja uzvarēt šai karā. Ir daudz faktoru, kas tur ir jāiet iekšā, un viens no lielākiem ir arī mūsu atbalsts. Ja? Un tas, kas notiek pie mums rietumu pasaulē. Bet es to redzu, ka tas ir iespējams joprojām. Tu tikko jau pasvītroji to saikni starp mums un Ukraiņu, jo tas ir arī mūsu karš, bet mēs redzam, ka arī informatīvā telpā pēdējos mēnešos, īpaši no šī gada janvāra vidus, diezgan daudz tiek spekulēts gan šeit, bet jo īpaši starptautiski visādi bijušie ģenerāļi, arī cilvēki, kas jau sen vairs nav saistīti ar kaut kādu piekļuvi informācijai un analīzei, spekulē par to, ka Baltijas valsts būs nākamā vai ka Latvija būs nākamā. Bieži vien, protams, jāsaka, saistot to, ja Ukrainai neizdosies to uzvaru vai tik ātri to dabūt un Krievija izdosies pārgrupēties. Es pateikšu savu versiju, kāpēc tas tiek darīts, pasaka savējo, kāpēc tas tiek darīts un kā tu vērtē šīs te spekulācijas, un vai tas ir kaut kas vairāk spekulācija? Tur ir, manuprāt, divi procesi iesaistīti. Viens ir, tur tiešām ir leģitīmas bažas no vesela virkne ekspertu, un ne tikai eksperti, arī pietiekami daudz politiķi izteikušies un ļoti, skarbā valodā, ka ja Ukraina zaudēs, ka visa Eiropas, tā skaitā arī mūsu drošība būs zem daudz lielākiem riskiem. Un tam ir pamats. Tam ir pamats šai diskusijai, bet tas nav fait accompli. Tas ir savā ziņā arī ar mērķi veicināt, atkal enerģizēt šo te atbalstu. Tas ir viens puses, un tur ir objektīvi apstākļi, kāpēc, manuprāt, tā diskusija ir, un nav tie eksperti kaut kādu Krievijas aģenti vai politiķi. Viņi vēl labu un objektīvi mēģina analizēt situāciju. Un tad vēl pa virsu tam visam iet virsū
Krievijas informācijas operācija, kas izmanto šo te naratīvu un mēģina tagad teikt nevis kaut kādās varbūtības formās un kas jādara, bet ka tas ir neizbēgams, ka jā, protams, Ukraina zaudēs. Jā, protams, Krievija būs tik varena, un tagad jūs esat nākošie, un vienīgais, ko jūs varat tagad darīt, ir baidīties, uztraukties, beigt palīdzēt Ukrainai un mēģināt ar mums vienoties un neko sliktu mums nedarīt. Ja? Un tas ir tas, kas iet pa virsu, un bieži vien cilvēki apjūk šajos te orientieros, kas ir kas, un tad viņi tā kā saliek visu. Un tāpēc, protams, ir diezgan sarežģīti šo izskaidrot. Jā, drošības situācija ir sarežģīta. Jā, pasauli mainījusies, viņi atpakaļ neies. Bet mēs neesam nekādi upurjēri. Es atgādināšu neatkarības karu Latvijas. Mēs karojām vienlaicīgi ar Vāciju un Krieviju un uzvarējām abas. Tad kurā mirklī un kāpēc mēs sākam šo te, tā teikt, daļa vismaz. Tas nav visas Latvijas sabiedrības, protams. Ka, jā, mums nav iespēja, mums nav izredzi, mums nav cerība. Jā, ir daudz jādara, ir jābūt gataviem, ir daudz mājas darba, kas jāpaspēj izdarīt. Bet pēdējais, kas būtu neticēt sev, tā pašapziņa mums tomēr jādzen uz augšu un jāuzlabo. Es tev pilnīgi piekrītu. Tā mana versija ir ļoti līdzīga tavējai. Viens, protams, rietumu politiķis, kas izmanto to, lai mobilizētu arī savus vēlētājus, kuriem jāstāsta, kāpēc viņi sūtīs tos miljonus un miljardus uz Ukrainu, nevis, teiksim, izglītībai vai veselībai vai vēl kaut kur citur tērēs. Tas ir viens. Otrs ir, protams, arī Ukraiņi to izmanto, būsim godīgi. Viņiem mērķis ir viens, dodiet mums ātrāk to bruņojumu, lai mēs ātrāk to karu varam uzvarēt. Un Krieviem savukārt ir tieši tas, ko tu teici. Jā, iedodiet viņiem un jūs būsiet nākamie. Tikai kaut kāds mēģina jaunas sarkanās līnijas zīmēt, kuras viņiem jau tur, es jau nezinu, cik reizes viņi mēģinājuši pēdējos 800 dienās un nav sanācis. Bet es vēl pilnīgi piekrītu. Mums tikko bija NATO 20. gada diena. Mums jāatcerās, ka mēs esam NATO. 32 valstis ar visu Zviedriju, Somiju tikko, kas ir vēl pievienojušās, un mēs ļoti daudz paši darām. Ļoti paši darām, gan robežu stiprinām, gan aizsardzības dienestus, gan jaunas, modernas spējas pērkam. Tā, ka tur man šķiet, ka mums tiešām nav jāuztraucās, mums jāvērtē kritiski un ar tādu vēsu galvu tās tiešām kā spekulācijas. Un, protams, žēl, ka tiek izmantotas sauktas Baltijas valsts tieši vārdā, nevis NATO, viss, kā es varbūt to labprātāk dzirdētu, to rāmējumu, bet jā, es tev pilnīgi piekrītu. Bet klausies, es par bailēm. Es īstenībā redzu, ka tie cilvēki mūsējie baidās mazāk mūsu aptaujās. Mēs tikko salīdzinājām 2024. gadu ar 2022. gadu. Es biju pāris nedēļas pēc pilna apmēra iebrukuma un kāds izskatās 2 gadus vēlāk. Un īstenībā visos rādītājos bailes par savu ģimenes valsts nākotni. Pirms 2 gadiem 64% baidījās, tagad 52% baidījās. Bailes no kodolkara. Pirms 2 gadiem te jau pusi 48%, tagad nokrities 22%. Un es varētu turpināt, tie rādītāji visi ir principā sarukuši. Ko tas nozīmē mums? Protams, tā ir dabiska reakcija. Mēs esam ieraudzījuši briesmas, un sākumā, tas ir arī klasiski, ja tu ļoti fokusējies to jaunu draudu faktoru, varbūt nedaudz, nevis nedaudz, bet pārspīlētu vietu, tas mūsu sajūtās ieņem. Un pēc tam mēs jau viņu tā kā kategorizējam, kur viņš tad mūsu tajos tur kopējās bažās un satraukumos un draudos iet, un tad viņš kļūst par tādu, ikdienas fonu, un jā, karš Ukrainā un palielināts apdraudējums arī mums ir kļūst par daļu no mūsu ikdienas. Ja? Un mēs esam tādā ziņā kategorizējuši viņu šajā te mūsu katra sava individuālo draudu tādā iekšējā algoritmā aprēķinā. Un es ceru arī daudzi no cilvēkiem arī sapratuši, kas tad ir tā rīcība. Ja? Jo trakākais, kas ir, ka tev bailes ir, bet tu neko nedari. Ja? Vislabākais, kā risināt uztraukums bailes, ir rīcība, kurā tu tad risini to, kā samazināt sev tos riskus, un tas savā ziņā arī psiholoģisks aizsardzības mehānisms. Līdz ar to, jā, kas ir par kodolieročiem, protams, tas lēciens bija mirklī, kad tas bija jau augstā kara džentlmeņa komplekts, par to tā nerunāt. Tas tā kā bija arī pašos trakākajos laikos. Ja? Un pēkšņi šī tradīcija tika lausta un sāka runāt par to, it kā tas būtu, es nezinu, pusdienās zupu apēst. Ja?
un pa visiem kanāliem. Un, protams, tas radīja šo te šoku un satraukumu un tā tālāk. Un atkal cilvēki tagad ir novērtējuši, runāt viņi runā, bet kas ir tas, ko viņi dara, un vairāk varbūt tā kā ieklausās tajos cilvēkos, kas saka, kur tu tiešām jāskatās. Arī tagad tulīdās būs tās kārtējās mācības, kas noteikti ir kā atbildi, ka tomēr tie 60 miljardi aizgāja, un ka rietumos mēs te runājam par lielāku atbalstu Ukrainai. Mēs atkal te kratīsim, bet tas ir kā ar saucienu vilks aitās, ja? Tu nevari to pārāk bieži atkārtot ar cerību, ka tam būs vienmēr tas pats efekts. Jā. Uztaisim pavisam ātro jau raidījuma, kā sauc podkāstu noslēgumā, tāds ātrais check-ups, čik ātrās atbildes, teikums 2. Par Latvijas noturību sabiedrības pret dažādām šādām manipulācijām, bailēm un panikas sēšanu no ārpuses. Augstāk par vidējo Eiropā, bet, protams, jāsaprot, ka mums ir daudz tāds ievainojamības. Baļu sistēmā no 1 līdz 10 Latvijas psiholoģiskai noturībai sabiedrības. 7. Labi, esam labāk, sliktāk vai tādi paši kā Baltijas kaimiņi šajās rādītājos? Varbūt reizēm mums tās ievainojamības ir vairāk, bet līdz ar to mēs arī tā kā esam vairāk to praksē piemērojuši. Kas ir svarīgākais, lai novērstu dezinformācijas riskus? Regulējums, izglītība vai lielāka sociālo mediju platformu atbildība? Visu vajag, un neviens no tiem nav sudraba lode, kas to visu atrisinās. Pārēj uz vienotu informatīvo telpu Latvijā, latviešu valodā, cik ātri, cik reāli? Vajag, nepieciešams, bet, protams, jāsaprot, ka mākslīgam intelektam arvien augot, valodu faktors kļūs arvien mazāks. Un šajā kontekstā sabiedriskie mēdī no 26. gada latviešu valodā? Jā, ja jau koncepcijā pieņemts, jā, un šajā ziņā es teicu, es mainīju savu, tā teikt, redzējumu par šīm lietām. Pirmkārt, valodas kļūst sekundārs faktors. Otrs, mums jāpastās, ko mēs 30 gados varējām vai nevarējām izdarīt, un jābeidz ilūzijās dzīvot, ka mēs pēkšņi kaut ko, tagad gan mēs izmainīsim ar šo. Un tagad vēl tavs personīgā rekomendācija, kaut kas, ko tu esi pats pārbaudījis praksē, kā klausītājiem, skatītājiem, kā veicināt to savu noturību pret manipulācijām, lai tev neapmuļķo? Mana personīgā rekomendācija ir saprast un apzināties, ka katru no mums var nomanipulēt. Un mirklī, ka tev kaut kas ļoti patīk, un tieši emocijas un viss tā uzplaiksnī, tās ir tas mirklis, kurā tā teikt, ja pauzējam, un šis ir tas mirklis, kad labāk padomāt, jo tad mēs esam visievainojamākie. Un visbeidzot jautājums, kas noteikti interesē pilnīgi visus skolēnus vai studentus un jauniešus, kas studē kaut kur mācās, vai Stratkom centrā piedāvā prakses iespējas? Jā, mums ir regulāri prakses iespējas. Skolēniem droši vien tas vēl gluži nebūs, bet tie, kas studē augstskolās, jeb tikko beiguši, mēs tādas iespējas piedāvājam. Mājaslapā var atrast, jā? Jā, tieši tā. Skaidrs, paldies tev liels par sarunu. Un podkāstu noslēgumā, kā ierasts, atgādināšu visiem, ka sekojiet līdzi pirmkārt mūsu sociālo mediju kontiem, klausieties YouTube, Spotify šo te raidījumu. Apmēram reizi 2 nedēļās tas iznāk. Tāpatās kā iepriekšējā un šajā reizē arī nākamās pāris reizes pievērsīsimies konkrēti Eiropas parlamenta vēlēšanām un ar tiem saistītajiem riskiem informatīvajā telpā. Visādi citādāk atgādinu par to, ka ir pieejami visi šie produkti, pamācības, how-to video un pārējie vienotajā platformā www.melnsuzbalta.lv. Tajā platformā augšā ir tāda forša dzeltena poga, kur var nospiest un arī noziņot par iespējamām manipulācijām. Neesam mēs visi eksperti, nezinām, ir tā manipulācija vai dezinformācija. Uzspiežam, noziņojam, atsūtam screenshotu, linku, mēs izvērtēsim, paskatīsimies un dosim tev ziņu. Paldies tev, ka klausījies un skatījies, un līdz nākamajai reizei. Paldies, Jāni. Paldies!